Čau! Es esmu Edvards Pols, un šis ir raidījums Klase. Vieta, kur mēs runājam par skolu, dzīvi un to periodu starp kontrolu darbiem. Jo, būsim godīgi, jauniešu dzīvē nav tikai par to, kā tev gāja matemātikas pārbaudes darbā. Dzīve vairāk ir par to, kā tev vispār iet. Šodien es jūs iepazīstināšu ar Beatrici. Viņa daudzkārt pārsteidz citus ar savu godīgumu un atklātību. Es zinu, ka daudzus vecākus tas var šokēt, bet, ticiet man, es arī to pats ļoti labi zinu, jo es lasu tos komentārus zem raidījumiem. Tāpēc mēs paliksim tieši pie tā paša un būsim godīgi. Re, kur jau viņa nāk? Čau! Čau! Parunāsim? Jā, labi, parunāsim. Es esmu Beatrice Anna Mociņa. Es mācos webdizainā. Man ļoti patīk tas, ko es daru. Es esmu ļoti laimīga kā cilvēks. Man ļoti patīk būt šeit. Man patīk atrasties manā skolā. Man patīk pulciņi, aktivitātes, ar draugiem kopā būt dzīvnieki un viss kā kas. Un pozitīva personība, teiksim tā. Jā. Kā tev iet? Tagad ir vismaz prieks, ka var brīvi par to parunāt, bet bija ļoti sarežģīti, bija ļoti grūti un nepatīkami katru rītu. No 13 gadu vecuma sāku mocīties depresiju un palika ļoti slikti. Man nepatika daļa cilvēku, ar kuriem es biju bieži kontaktējos. Bija ļoti grūti laiki, arī ar pašnāvniecības domām un paškaitējumu. Un bija ļoti smagi laiki, un es arī izgāju tam cauri, es mocījos. Ieliec tās lokālās krāsas, ja? Tad lai valds, un tad mēs veidojam tās krāsas. Man sākās tāda nosliece uz skumjām domām. Bija tāda sajūta, ka man visu laiku kaut kāda ēna cilvēks stāsta, ka es neesmu pietiekama, ka viss ir slikti, neviens tev nemīl un tam līdzīgi. Bija tāda sajūta, ka ir bezizēja, ka neko nevar izdarīt par to. Es turpināju, mēģināju sev piespiest, pat ja bija rīti, kuros tiešām arī negribēju pamosties. Es turpināju cīnīties ar to. Un ar laiku es sāku meklēt vairāk palīdzību, un es sāku iet pie psiholoģa, pusauģu resursu centrā, kas man ļoti palīdzēja saprast sevi. Līdz man ieteica aiziet pie psihiatra, un man uzstādīja diagnozi, ka man ir vidēji smaga depresīvā epizode. Es mēģināju sev vienreiz atņemt dzīvību, es nākamajā rītā pamodos, protams. Un es nenožēloju to, ka es pamodos. Es ļoti laimīga tur, kur es esmu nonākusi, bet tādos bezizējas brīžos man ir mamma, kura ļoti mani stūma uz priekšu visu laiku, cēla augšā, kaut vai ar bļaušanu, bet cēla augšā, liek iet uz skolu. Vecāku iesaist ir ļoti 100% svarīga, jo es pazīstu cilvēkus, kuriem vecāki netik ļoti iesaistās, un viņiem ir vēl smagāk. Man ir vecāki, kurus ļoti mīlu. Sākumā bija grūti, viņi to nesaprata, viņi to negribēja saprast. Pēc diagnozes uzstādīšanas viņi tiešām sāka apdomāt, sāka domāt, ko viņi saka manā priekšā, sāka domāt, kā viņi uzvedās. Un ir labi, tagad ir labi, es viņus ļoti mīlu. Un joprojām mamma uzreiz saka, ja kas meklējam palīdzību, vecāku iesaist ir 100% ļoti svarīga. Un es vienmēr, ja es satieku kādu vecāku, kuram ir bērns, iet cauri līdzīgi tā, kā es tam gāju cauri, es vienmēr teikšu, meklējiet palīdzību, runājiet ar savu bērnu, piedāvājiet viņam atbalstu, nebļaujiet uz viņu par to, ka viņi mocās ar šādām lietām. Jo tiešām tas ir ļoti sarežģīti un var novest pie bērnu pazaudēšanas. Noteikti ir jāmeklē palīdzība, ja ar to netiek galā, tas ir pirmais solis. Bet es neesmu pārliecināta, vai tas bija medikamentu kurs vai tas, ka es nomainīju tos cilvēkus, kas man ir apkārt. Jo es atnācu uz šo skolu, man bija vairāk iespēja izpausties, es satiku vairāk cilvēkus, kas mani pieņem, kas ir līdzīgi kā es. Tas arī ļoti palīdzēja. Ejot tālāk,
pa šo dzīves posmu un satiekot cilvēkus, ar kuriem tu tiešām vēlējies būt apkārt, tas ir tas, kas, manuprāt, visvairāk palīdzēja man iziet no tā nekomforta, kurā es biju ieslīdusi. Un jā, tas ir tas galvenais. Cilvēki, draudzība, atmosfēra. Kad pieaugušie mums jautā, kā mums iet, mēs parasti atbildam normāli. Bet dažreiz tā sajūta ir citāda. Kā var vispār saprast, kas tas ir? Vai tas ir nogurums, vai tā ir depresija? Kā runāt ar vecākiem vai vienkārši pieaugušiem, kā mēs jūtamies? Es pat teiktu, ka runāšana varbūt nav pat pirmā lieta, kas būtu jādara. Es domāju, ļoti daudz var izdarīt ar acu skatienu, ar samīļošanos, ar rokas palūkšanu, atbalsta palūkšanu, un tā runāšana iet pēc tam. Tajā brīdī, ka vecāks sajūt, ka bērnam ir slikti, vecāks jau arī ir cilvēks. Un vecākam ir tās pašas bailes pieiet tam bērnam klāt un viņam uzmākties. Man nav smadzenē krunkas iedomāties, ka varbūt neiejūtīgs vecāks vai skolotājs redzot, ka cilvēks cieš. Cilvēka ciešanas, tu redz, ka viņš cieš. Un vai man kā mammai vajadzētu manai meitai teikt, ka es ciešu? Nē, es redzētu, ka viņa cieši. Gudrs vecāks jau vienmēr saprot to, ka tev jau nav izējas. Vai nu tu to bērnu mīli, vai tu viņu pazaudē. Viss, tik vienkārši. Un mīlestību paust atkal ir nērti bieži vien. Kā tu jūtas izpaudīs? Nav vērti. Bet tieši tas vecāku jutīgums vai jūtīgums vai asars un samīļošana tajā depresijas brīdī ir tas, kas ir vajadzīgs. Un vārdi ir mazāk svarīgi varbūt. Bet vienalga jaunieši negrib stāstīt vecākiem, pieaugušajiem, jo viņus var nosodīt par to. Ir tā, ka jauniešiem, un tagad domā, vai tu man piekrīt vai nē, ir tā, ka jauniešiem vecāki nozīmē ļoti daudz. Arī tad, ja viņi kašķējās, arī tad, ja viņi strīdās, arī tad, kad tur ir bļaušana un viss iet pa gaisu, vienalga vecāki nozīmē ļoti, ļoti daudz. Un tieši tāpēc ir tā raize, par kuru tu runā, kā mani uztvers un kā uz mani raudzīsies un ka man tagad nosodīs, es esmu vājš, es nekam nedaru. Bet tajā otrā pusē, tajā vecākā, bieži nemaz nav tā doma vecāka galvā. Vecāki ir labāki nekā viņi izskatās ļoti daudzos gadījumos. Arī tad, ja sevišķi tēvi, ir jābūt ir vecim un ir jātiek ar visu galā un dēlam ir arī jābūt tikpat stipram un arī meitai jātiek ar visu galā. Bet aiz tās attieksmes ir bieži vien diezgan jutīgs cilvēks un saprotošs cilvēks un viņš ieraudzīs to, ko tu pat viņam nepateiksi. Un tā mīlestība vecākā ir, un viņa palīdzēs tikt galā arī ar depresiju. Tikai vajag uzticēties. Tur ir tā uzticības trūkums no bērna vecākam un uzticības trūkums no vecāka bērnam ir tas šķērslis. Un bieži vien tas arī ir viens no cēloņiem, kāpēc skolēni jūtās slikti. Jaunieši, kāpēc jūtās slikti, ja viņiem neusticās. Bieži vecāka gadu gājuma cilvēki saka to, ka tā depresija ir kaut kāds izdomāts mīts. Es esmu ļoti dusmīga, kad man tā pasaka. Ļoti, ļoti sadusmojos. Es īsti neprotu dusmoties, bet tās ir tās reizes, kad es ļoti sadusmojos. Protams, ka tas nav izdomājums. Tāpat kā ņirgāšanās nav izdomājums. Un tik nejauki, tik nosodoši, tik es teiktu nekaunīgi. Nevar runāt ar jaunu cilvēku, nevar runāt ne ar vienu cilvēku, tu cieni. Es ļoti, ļoti, ļoti dusmojos uz šādiem cilvēkiem. Tas droši vien tāpēc, ka es pazīstu cilvēkus, kam ir depresija. Depresija, diemžēl, var būt ilgstoša. Cilvēki nevar mācīties, nevar strādāt, dzer zāles ir labi. Bet, diemžēl, depresija ir ilgas gadiem.
Jā, un tad cilvēks aiziet no augstskolas, vai aiziet no skolas, vai aiziet no darba, un tad viņš atvesaļojās un nāk atpakaļ. Pie smagākiem gadījumiem tā notiek. Un tikai tuvinieku atbalsts un līdzjūtība ir tas, kas cilvēkam šajā brīdī ir vajadzīgs. Nevis nolikšana pie vietas ar tādu frāzi, ka hei, depresija ir izdomāta. Kādi ir tie pirmie soļi, kurus jaunietis var veikt pats, ja viņš jūtas, ka kaut kas nav ne tā? Nu, ja vajag atbildi no grāmatas, tad, protams, es teiktu, ka tu ej pie mammas vai tēta un saki, ejam pie ārsta, es nejūtos labi. Bet tas ir tā kā no mācību grāmatas. Nu, nezinu, vai visi jaunieši tā teiks. Tas būtu pats labākais. Ejam pie psihologa. Es gribu saprast, kas ar mani notiek. Ļoti tālu no realitātes. Varbūt 1-2 šādi gadījumi. Varbūt vislabāk palīdzētu tā izpratne, ka pirmkārt, es pats esmu ļoti svarīgs cilvēks. Es esmu pats svarīgākais šajā situācijā. Man ir slikti, bet es gribētu, lai man kļūst labi. Es tagad pateicu kaut ko tādu, ko cilvēks ar depresiju sev nepateiks. Tas jau ir zināms atveseļošanās signāls, kad viņš saprot, cik svarīgs viņš ir. Jo tajā depresijas brīdī viņš nav svarīgs. Viņš šaubās, vai viņam vispār ir vieta šajā pasaulē. Bet ar vecāku atbalstu un ar draugu atbalstu, varbūt vispirms draugu, pēc tam brāļu, māsu, vecāku atbalstu, tas ir iespējams. Tie scenāriji var būt ļoti, ļoti dažādi. Kur ir mana lidmašīna? Šodien Beatrice dosies noskaidrot, kā tas ir strādāt aviācijā. Darba nozare, kur precizitāte ir viss. Un vai sapnis par debesīm ir īstenojams? Lidojam! Man tiešām ir patīkams pārsteigums par šito. Ir tāds bišķiņas satraukums. Čau! Mani sauc Diana. Es esmu Beatrice. Prieks ieradies. Vai tu zini, kur tu esi šodien ieradusies? Tā pa pusē. Nu, es redzu, ka treniņa centrā, bet... Wow. Kā cilvēks saka, šis ir pieaugušo spēju laukumiņš. Savā ziņā tas ir, jo tas ir treniņu centrs. Tieši ir Baltika treniņu centrs. Un šeit tad mācās gan stjuarti, gan piloti, gan tehniķi, viss kaut kas. Un mums ir visādas šīs te ierīces, simulātori un tā tālāk, lai mēs praktiski varētu praktizēties un mācīties, nu, kas tad būs jādara tajā lidmašīnā. Tā, nu nāc, Beatrice, pamēģini iesaisties kapteiņa krēslā. Šis ir tā saucamais simulators A220 lidmašīnas. Šeit tad piloti mācās, vairākas stundas mēģina visādas dažādas situācijas, piemēram, hidrauliskā sistēma atsakās, dzinēji nestrādā, dažādi laikapstākļi, dažādi lidostas, kā nosaisties. Un šeit tad viņi praktizējās, pirms viņi dodās vispār uz lielo lidmašīnu. Pilotiem šeit ir jānāk un jāliek eksāmenu un jāmācās katrus 6 mēnešus. Tātad visu savu atlikušo karjeru, kā tu gribi lidot līdz pensijai, tad tev katrus 6 mēnešus, 2 reizes gadā tu nāc, šeit trenējies, mācies un liekam eksāmenus. Pašai ļoti interesē visas tās kļūdas, kas var tikt pieļautas. Es ļoti bieži dokumentācijas par viņām skatos, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es tik ļoti vēlos pati tā kā redzēt, kā tas notiek un saprast. Jā. Nu labi, pabeigs tehnikumu, un tad jau nāks pie mums mācīties, un tad, tic man, šeit pavadīs daudz laika. Jā, jo šīs stundas no sākuma, kas tiek pavadītas šeit, ir ļoti daudz, lai tiešām pārliecinātos, ka pilots ir spējīgs tikt galā ar situācijām, gan stresu, gan praktiski lietām. Tā kā tas viss šeit tiek pavadīts ļoti daudz laika šajā simulatorā. Jā. Kādam vajadzētu būt skolā, lai šeit varētu nonākt speciāli? Tā kā domā uzvedības ziņā? Uzvedības ziņā, atzīmju ziņā. Šeit ir 3 lietas, ko mēs vērtējam aviācijā. Tavas zināšanas, tavas praktiskās spējas un arī tava attieksme. Šeit es ļoti bieži saku, ka aviācija tevi izaudzina, daudzas lietas tevi ieliek kā disciplīna, laika un tā tālāk. Tā kā šeit arī joprojām tā skola turpināsies. Skolā tev nav jābūt perfektam. Nav tā, ka tev ir jābūt 10, 9, tev ir jābūt konstanti visam. Piemēram, man atzīmes pārsvarā bija 6, 7, bet tās visas lietas es uz papīra varbūt nevarēju tā precīzi uzrakstīt vai izformulēt un tā tālāk. Bet reālajā dzīvē es ļoti labi sapratu, kā tas viss strādā. Ja, un vienmēr tā atzīme parādīja tās reālās zināšanas vai kā tu dzīvē to spēsi pielietot. Ja gribi iet uz stjuartiem, noteikti vispār kā tāda loģiskā domāšana, saprašana ap vidi, kas notiek ap tevi,
un angļu valoda. Angļu valoda visam mums ir pamatā, jo visas mācības, visi manuāļi, pilnīgi visa komunikācija notiek mums angliski šeit. Tas nozīmē, ka man ir iespējas. Jā. Tā, varbūt tev ir kaut kādi jautājumi arī par stjuarta darbu. Kā tev liekas, cik profesijas plus mīnus stjuartam ir jānosedz lidojuma laikā? 4. Kādas? Pirmā Kā tev liekas? palīdzība. Jā, tātad ārsts. Ārsts, apkalpošana. Jā, servis. Nu, labi, tad es tev pačukstēšu. Mēs esam arī glābēji, mēs mācāmies glābšanu, izdzīvošanu, mēs esam ugunsdzēsēji, tātad kā dzēst uguni, kā uguns rodās. Mēs esam arī policisti dažbrīd, labprāt jau nebūtu neviens no tiem, bet policisti arī. Un dažreiz mēs arī vienkārši esam psihologi. Ļoti daudz dažādās vietās, visu kaut kādas profesijas mums ir jānosac. Līdz ar to tās apmācības stjuartiem ir vismaz 2 mēnešus, jo mums tad ir jānoklē tās visas zināšanas, kas tad varētu notikt lidmašīnā, kā ar to tikt galā. Un mums ir arī, protams, uz borta viss kaut kāds ekipējums, kas mums palīdz tikt galā ar tām situācijām. Vai tas gatavs praktiski arī kaut ko pamēģināt? 100%, jā. Labi, ejam iekšā. Šis mums ir kabīnes simulators. Tad šeit gan stjuarti, gan piloti mācās visādas lietas, kā ugunsdzēst no dažādām vietām. Mēs mācāmies ar stjuartiem, kā sagatavot kabīnu avārijas nosēšanai, un arī mēs izspēlējam to visu. Vai tu zini, kādiem 3 elementiem ir jābūt, lai uguns pastāvētu vispār? Liesmai, skābeklim un jebkam degošam. Jā, tātad tie 3 elementi. Tas, ko mūsu parasti ugunsdzēsmie aparāti dara, viņi noņem skābekli nost. Reku, tev būs uguns. Redz, man foršs darbs. Reku, tev ir ugunsdzēsmies aparāts, ņem rokās viņu lūdzu. Tagad tev ir jātēmē uz uguni un jāsaspiež abi rokturi un jādzēš, bet ne pārāk tu var attālu nedaudz. Jā. Stiprāk vēl. Vo. Tu tagad mierīgi uzvedies, skaties, kas varētu notikt. Jā. Un ko tad tu šī brīdī darītu? Es visticamāk, ka paņemtu aparātu un atvērtu vaļā. Nu, tad ņemam ugunsdzēsmā aparātu, taisam nedaudz vaļā plauktiņu un dzēšam nost uguni. Kā tev patika? Ļoti. Tā kā mums šeit simulatorā no dažādām vietām tie dūmi nāk, mēs praktizējamies dažādas situācijas kopā ar sadarbību ar komandu un pilotiem. Kā jūs parasti sakat? Cienījamie pasažieri. Cienījamie pasažieri. Ļoti palīdz, ja tu smaidi nedaudz, tad tev ieslēdz tāda servisa balss. Cienījamie pasažieri, esiet sveicināti Airbus 220 lidojumā uz Viļņu. Kā tev liekas, ja mums pazūd salonā tas spiediens 41,000 pēdu augstumā, cik daudz sekundes mums ir, līdz mēs saprotam, ko mēs darām, un tad vienā brīdī mēs vienkārši vairs nesaprotam, ko mēs darām? Minūte? Aptuveni 10 līdz 20 sekundes. Atkarībā no augstuma. Jā. Tāpēc vienmēr tiek mācīts uzreiz pārāju masku, liec sev pirmiem virsū. Un tāpēc tev ir jāliek sev pirmiem virsū, ja tas sekundžu daudzums, kas mums ir, ko mēs saprotam, ko mēs darām, ir tik maz, ja tu sāks likt visiem citiem, tu nepaspēsi vairs uzlikt sev. Bet, ja tu uzliec sev, tad tu vari palīdzēt vienmēr citiem. Tas ir tagad neaptverami maz. Tāpēc ātri vienmēr uzreiz sev. Jā. Aviācijā, diemžēl, ir daudz vārdu, ko mēs īsti nevaram pārtulkot no angļu valodas. Tāpēc slaids, mums parasti mēs viņu sakām latviski arī slaids, nezinu, parasti man liekas vienkāršākais tulkojums, kas esmu atradusi, ir slitkalniņš. Ja? Bet piepūšamais slaids mēs viņu saucam. Vai esi gatava pamēģināt viņu šlukt lejā? Jā. Ja? Tātad, pamata instrukcijas. Rokā vienmēr jābūt šādi, un augšējā ķermeņa daļa vienmēr nedaudz uz priekšu jāielec. Atceries, mēs nelecam līdaciņā. Tas nav tā kā likt ūdenī baseinā iekšā. Sagatavojamies. Tas būs pāris sekundes un viss būs galā. Malacis, tu to izdarīji. Lūdzu, pastāsti man, kā tu nonāci līdz aviācijai? Tur es strādāju citā darbā, kas man ļoti, ļoti nepatika. Un drausmīgs darbs bija tiešām. Es meklēju to izēju un es vienmēr biju domājis, bet lidot, tas taču ir tik forši. Un es tieši redzēju, ka ar Baltikam bija šī vakāns. Es domāju, kāpēc nepamēģināt? Kas man rīktīgi patika, kad skolā tev varbūt vērtēja tās atzīmes, kas varbūt man nevienmēr sanāca eksāmenā, vai nevienmēr es gribēju censties uz tiem eksāmeniem. Un atnākot uz aviāciju,
te es sapratu, ka tev vērtē nevis tikai tavu atzīmi, bet tev vērtē arī, kā tu praktiski to vari izdarīt, kāda ir tava attieksme, cik daudz tu saproti, cik daudz tu vari paskaidrot, ka tu vari parādīt sev no tik daudz dažādām pusēm, ka nav tev tikai tas viens papīra tests un viss, kas parāda tavu būtību. Un ļoti daudz, tāpat kā man citi kolēģi atnāca šo darbu, pastrādāšu, kamēr mācīšos universitātē. Ja mums var forši savienot arī ar mācībām. Un tā kā lielākā daļa no maniem kolēģiem, tā es arī paliku. Bakalaurs jau sen ir dabūts, bet es joprojām strādāju šeit. Pasties, šobrīd esmu kļuvusi par instruktoru, jo pēc tiem visiem gadiem es mācu jau nākamos stewards. Un aviācija tev tā ievelk, ka no viņas pēc tam ir grūti tikt vaļā. Un tā ir, ja tu sāc lidot, tad vienmēr acis tomēr ies uz debesīm. Šodien viesosimies deju skolā. Gandrīz balets, kur visas kustības izskatās ļoti vienkāršas, līdz kamēr to pamēģina. Mans galvenais jautājums ir, vai te vispār ir kāds puisis? Ejam noskaidrot. Labdien, Edvards. 3, 4. Tad, kad mēs atnākam uz nodarbību, deju nodarbībai ir zināma struktūra. Vispirms mēs iesildamies, mēs iesildām muskultūru un saišu sistēmu. Pēc tam mēs iet vingrinājuma daļu, kad mēs attīstam kustību tehniku. Un tālāk jau veidojas choreogrāfijas, kad mēs uzlabojam kustību tehnisko izpildījumu. Un galā mēs nodejojam visu kopā, visu stundas materiālu tā kā apkopā. Un kas ir grūtākais pusaudžiem? Pusaudžu vecums vispār ir grūts, jo ļoti notiek izmaiņas gan ķermenī, gan psiholoģijā. Un pusaudžiem ir ļoti grūti savienot to, pierast pie sava jaunā ķermeņa, jo viņš mainās svars, mainās garums, mainās sajūtas. Un tad, kad dejo, tas ir ļoti būtiski, jo ķermenis ir instruments. Faktiski tev mainās instruments. Un līdz ar to tas laikam ir pats grūtākais. Un arī ar psiholoģiski daudz pusauģu kautrējas no savu ķermeņa, kad viņi sāk veidoties. Daudz tieši otrādi paliek tādi ļoti pašpārliecināti. Nu, kā kuram? Ja? Tā kā ir šis fiziskais izaicinājums, emocionālais arī. Uz puspirkstiņa. Tu stāvi? Augstāk rokas. Rokas pacēl augšu. Dejošana ir piemērota tiem bērniem, kuri ir ļoti kustīgi un enerģiski, jo enerģija ir ļoti liela vērtība dejā. Enerģija ir tāds kā resurs, kurš ļoti nepieciešams, un ja, piemēram, bērnam enerģijas ir maz, tad viņi var pietrūkt. Var pietrūkt spēks, ir vajadzīgs spēks, muskuļi un tāds enerģiskums, tas ļoti labi, jā. Es vienmēr atnāku pēc skolas, es ļoti nogurusi, un tad es domāju, vai es tiešām vēlos iet to dejošanu. Protams, man jāsaņem aizies dejošanu. Pēc dejošanas es tiešām tā kā esmu priecīgs aizgāju. Man dejojot galva vienmēr ir brīva no mācību stresa, no gatavošanās pārbaudzēm. Man dažreiz atnāk mājās, un es zinu, ka nākamajā dienā ir kāds ļoti satraukuma pilns pārbaudas darbs, un es vienmēr uzdodos uz atnāku uz dejošanu. Tas tā pusotra stunda, kad es par to aizmirstu pilnībā, un man tas ļoti, ļoti priecē, ka man ir kaut kas tāds, ar ko es nodarbojoties, var atslēgties no vispārējā. Manī skolā ik pa laikam tā kā aizskar un var teikt, ka apceļ, bet dejošanā es par to nedomāju, jo viss arī ļoti jauki un tā kā es atbrīvoju savu prātu dejojot. Man skolā ir dažas tēmas, kas man vispār nepadodas, un es uzreiz sāku par viņām stresot. Un, kad es atnāku šeit, man uzreiz paliek tā vieglāk, jo es papaļāpāju ar draudzenēm, es iesildos, padejoju un atlaišu uzreiz. Kas tā tagad būs par deju? Šī deja vispār mums ir ļoti mīļa pie sirds. Mēs viņu pašas izdomājām vasarā, tad, kad mums bija nometne, un mums bija tā kā radošais darbs izpaust savas emocijas dejā. Un mēs izdomājām izdejot ļoti populāru tagad pusaudžiem tēmu skolā, sevišķi mobbings. Tādēļ šajā dejā var redzēt visas mūsu ieliktās emocijas, jo visām šī tēma ir ļoti tuva. Un tad mēs izdejojam tieši, kā mēs par to jūtamies, un tad šī deja kopumā ir par apcelšanu. Kā šo vispār var iegaumēt? Es nesaprotu.
tieši, jā, te nav, bet fiziskā sagatavotība te ir ļoti augsta. Jā, man dažkārt arī liekas, ka mums pat vairāk fiziskā slodze nekā dažiem puišiem. Man tagad liks celt gaisā meiteni. Tu nāk šitajā pusē, lēnām iztaisam krīti. Tā, jā, šādi. Otru te pie kājas. Tev būs vienkārši jāceļ augšā. Atrod to punktu, kur viņi zemāk. Un šitāds te bez stresiņa, pat šitāds pirksts. Okay. 3, 4, un. Ha? Vat šitā pirkstiņa. Vat šitā. To, ko es skatījos jūsu dejā, tas bija... es nesaprotu, kas tur ik pa laikam notiek. Es nesaprotu, kā jūs iegaumējat tās visas vietas, un tas ir jāsaprot. Bet no tāda krūtā, es domāju, tā meitene, kas tur augšā pabija, tā bija, man liekas, ka šodien viskrūtāk. Es uzskatu, ka laikam šis tomēr nebūs priekš manis, bet es tomēr redzu, kā šis varētu būt interesanti. Brīvdienas ir pienākušas un tikpat ātri arī aizgājušas. Klasika. Bet, ja kādam ir kāda bēda uznākusi, izdari kaut ko krāsainu. Gluži tā kā pavasaris. Ko, tiekamies pēc nedēļas klasē. Čau!